Sveiki! Šodien esmu orhideju izstādē Anglijā, Worcesterā. Tā ir starptautiskā orhideju izstādē. Un es jums parādīšu, kas te ir par skaistuļiem. Tādas skaistos, neaprakstāmi. Au! Tik daudz skaistu ziedu. Paskatāmies, pirmās vietas ieguvēja Mazdivalijā. Kas par skaistuli? Pie tam Anglijā šobrīd ir plus 30 grādi, līdz ar to nabadzīte, bet, pirmā vieta Mazdivalijai. Pafiju pedalums. Kas par skaistu? Un Psychopsis arī augšā. Kas par skaistumu? Un cilvēks šo visu audzē mājās un piedalās amatieru sacensībās. Vai nav satiecoši? Tā, šis ir... Es jums arī parādīšu nosaukumus. Ja jums sirsnī iepukstās un kādu gribās, tad jūs zināsiet vismaz nosaukumu. Kas par skaistumu? Vēl viena skaistula, kas ir saņēmusi otro vietu. Satriecoša. Šāda orhideja. Tāds viņai vārdiņš. Un šis maziņais, paskatieties, cik viņš ir satriecošs. Viņš maziņš. Un, protams, šīs lielās angolas ir šokējošas. Augšā dendrobija. Satriecoša saimniece ir vienkārši zvaigzne. Pie cita saimnieka Vandeišas. Paskatieties uz šo skaisto. Vandeišas. Satriecoša. Sipapēdījums. Es baisi aizdomājos, vai es viņu atļautos audzēt, jo viņš pat tā ir nosegts, jo viņam ir vajadzīga diezgan vēsa vide. Viņi pat leduskapī liek pa ziemu, tik skaists. Atkal saimnieks ir audzējis un mīlējis, un lūk ir rezultāts. Cik tas var izskatīties skaisti, cik tas var būt satriecoši. Ir visi nosaukumi. Satriecoši ziedus, satriecoši. Paskatieties uz šo drakulu. Tas satriecošais skats, wow. Tas ir neaprakstāmi. Spoku orhideja ir vienkārši mūža mežs. Kas par skaistumu? Un atkal cilvēks, kas ir audzējis mājās, jo šī ir amatieru sacensības arī. Bet, vai es viņus sauktu par amatieriem, es gluži vairs nezinu, tāpēc, ka ir tāds skaistums. Ka man interesējas vienmēr šitā kolodžinija orhideja. Man nevienas nav. Man liekas tās sudabulbas tādas ļoti interesantas. Viņi tā kā marinēti gurķi, vismaz tas, ko man atgādina. Satriecoši. Un šī... Paskatieties. Wow. Arī iegūst pirmo vietiņu. Skaisti. Un kauss par labāko displeju, par labāko izstādīti. Ir jau arī paskatieties uz šiem satriecošiem augiem. Ir vienkārši kaut kas neaprakstāms. Dendrobijs un wow. Paskatieties, cik uzvaras. Cik uzvaras. Vandas uzvara. Kas par ziediem? Kas par ziediem? Mazdivalijā otrā vietiņa. Paskatieties, kas par skaistumu. Visas šīs orhidejas var izaudzēt mājās, tas tam ir pieejams. Paskatieties uz to katlu aizmugurē.
Viņa vienkārši varētu nospērt un mājās. Tik skaista. Kā es teicu, man katlais patīk tikai tad, kad viņi zied, un viņi tagad zied tik satrīc. Reku grupu cilvēku apvienību, draugu apvienību, kas arī orhidejas izstādījuši šāda Mazdevālī, kā viņus to temperatūru tur ir satriecoši. Kas ir tas tāds? Terrestriā. Makulatā. Wow. Un Felenovši, un Vandini. Un aizmugurē, protams, milzīgi katlai un dendrobijas katra bez tā. Wow. Kas tas ir? Es nezinu, bet es pat kā iemīlējos. Taft. Jāizlasa, kas tas par nosaukumu. Kā? Ārprāts, kā var izaudzēt tādu kongreju? Man šitāds ir vienīgais, kas man ir šitās nobile orhideja, tāda man ir. Bet paskatieties, kas par skaistumu. Paskatieties, kāda ir izvēle. Iebādāties. Protams, tās lielās skaistules, tās ir gadiem un gadiem audzētas. Un, protams, cilvēki tās nepārdos nekad, tāpēc, ka tās ir tās, kas sacensībās ņems vietas. Bet šī ir starptautiskās sacensības un starptautiskā izstāde, līdz ar to viņa ir tik iespaidīga. Paskatieties. Paskatieties uz to skaistumu. Vai nav vienkārši satriecoši, ka tu spēj sasniegt kaut ko tādu? Šī ir vislabākā amatieru dabā augošā orhideja. Tas nozīmē nevis tikai grupā, bet visā daļā. Jūs viņu paskatieties, tas ir kaut kas neticams. Tāds dendrobijs. Jūs redziet, lavēsī. Pafija pedulums vienkārši satriecoši. Tā kā, ko var ar pacietību un mīlestību sasniegt? Es jums rādu, jo vienkārši nav vārdu. Tas ir tāds skaistums. Izteikties uz šito Miltoniopsis. Satriecoši. Viņš un svidīs kā. Ha! Viņš tā izstāsta par kolumnijas. Labi, nesūdzēšos, bet man viņi izstāsta par kolumnijas. Labi, lai būtu. Viņš noteikti, spējot izaudzēt ko šādu, zina labāk. Atkal pilnīgi cits stils. Pārsvarā mazās, pārsvarā tādas, kas aug pie uzliktas uz kociņiem. Un arī ir ko paskatīties tādas, bulbafilumi. Var just, ka tie ir bulbafilumi, jo par attālumu labi smaržo. Labi, ka blakus ir daudz katlais. Uzdieties uz saikopsas vienkārši. Satriecoši. Pastieties uz šitiem skaistuļiem. Arī interesanti, tāpēc, ka daudz tādu mazu, tādu, ko cilvēki varētu reāli atļauties arī mājās audzēt, nevis tāds pusam liels milziņš, kur vajadzīga speciāla telpa vai siltumnīca, bet, kā jūs redziet, ir arī miniatūra orhidejas un visādus kociņiem uzlikts ar sūniņām, un viņas ir bez gala interesantas un skaistas. Šī ir Dienvidu Anglijas kolekcija. Tātad arī draugu
kolekcija. Es iedomājos, kāda ir atbildība tam cilvēkam, kas no visiem savāc un vēd un izliek un izstāda. Domāju, ārprēc kaut ko nolauzīšu. Paskatieties uz šo skaistumu. Es beigšu runāt, tāpēc, ka ir vienkārši uz šo ir jāskatās. Šo ir jāskatās un jābauda un vienkārši jāģīpst. Šī. Man liekas, šeit varētu nopirkt vienkārši visu. Neiznest mājās. Nevarētu, finansiāli neatļautos, bet sirds jau nu kā arī šeit. Tikai Pafio pedulum izstāde un vai fragmopēdija. Visas ir tikai Pafio pedulum vai fragmopēdijas. Vai nav skaisti, ka cilvēkiem tieši viņi iemīlās vienā ziedā, un viņiem ir tik daudz variāciju. Viņi izlemj, man būs daudz tieši šādu un visādās krāsās un visās iespējamajās formās un izskatos un paskatieties, vai tas nav kaut kas satriec, vai šī būs Thames Valley, Orhideju draugu apvienība, arī izstāda savus skaistumus. Arī paskatīsimies. Mums atriecoši. Paskatieties uz šo skaistumu. Tas vienkārši, man liekas, pat kamera nav spējīga nofilmēt vienkārši to 3D skaistumu, kad jūs tos ziedus ieraugat, un mums ir vienkārši šoks. Tas ir kaut kas neaprakstāms. Neaprakstāms. Paskatieties uz šo skaistumu. Paskatieties, ko var cilvēks sasniegt. Domājieties mūža mežā šādi. Tā jau nu īsti neizskatīsies galīgi mūža mežā, bet paskatieties uz šo skaistumu, šo vānu. Visu šo, ko cilvēki var izdarīt.